pilsētas kabata viena daļa, kas ir ārpus iekšējā pagalma, kas ir apiet ap mājas stūrī, tiek uzreiz pa taisno uz Pieturu vai uz Maskavas ielu, bet lai viņi iziet cauri tādam labi iekārtotam pat videi, apstādījumi apkārt vai iekārtot tā, lai cilvēki tur gribētu arī uz mirkli piebremzēt. Tas kopienas darbs kaut kādā ziņā ir tāds elements, kurā tu dabū vairāk to dabas, to stresa noņemšanas efektu. Tur ir iespēja piebremzēt, pastīties, ka tur ir tā vabola, vai ka tur bitīte lido, vāc tur ziedi kaut kādi, vai vienkārši tādi interesanti augi dažādi, un varbūt tur iekšā augos mēs jau esam runājuši, ka tur varētu būt mazi, tur nezinu, tie dārza rūķi, ja? Un, kad tu ej garām un ieraugi kādu detaļiņu, ja, kaut kur, kad ir, tā, kad tev pilsētvidē kļūst tā, es kaut ko atklāju, tā kā tā piedzīvojuma sajūta ir. Vide palīdz tev justies komfortablāk. Tiem, kas atkal ir iesaistīti tajā procesā, kas veido to dārzu brīvprātīgie, viņi atkal iegūst piederības pilsētai. Ka viņi jūtās piederīgāki un līdz ar to viņiem ir lielāka tendence iesaistīties visādos procesos, kas palīdz ikdienā.